krieviski runājuši auditori, visiem sveiki, visiem laika joslām sveicināti, visām nācijām, visām līgām, visiem ticībām, visiem sveicināti. Man prieks jūs redzēt un prieks, ka jūs atradāt laiku, lai paklausītos visu, ko es stāstīšu. Mēs ar jums esam jau tikušies, un kādu reizi mēs bijām runājuši jau, un es biju līdzīgs Zooms, un no tā laika jau diezgan liels laiks ir pagājis, un man sākumā gribētos pajautāt, vai ar kādu mērķi jūs atnācāt uz šo Zoomu? Kāds ir jūsu mērķis? Kāpēc jūs atnācāt uz šeini? Vai jums ir atbilde uz šo jautājumu? Otrs svarīgs jautājums. Kā jūs atnācāt uz šo Zoomu? Kā jūs sagatavojaties? Es redzu, ka kāds vienkārši atnāca pagulēt, paskatīties. Džem 5 vai ir sagatavojies, vai viņam bija laiks sagatavoties? Bet iespējams, kādam nebija laika sagatavoties. Un kādi atnāca ar pildspalvu un bloknotu, tiem ir respekts un visa cieņa. Alberts Einsteins vienreiz teica ļoti jauku frāzi. Es viņu izlasīju kaut kur Instagram, un viņa man palika atmiņā. Pat sliktāk uzvesināt dzimulis uztaisīs visasāko prātu. Ja es attaisīšu savu telefonu, man aptuveni 9000 piezīmes, jo es ļoti bieži aizmirsu lietas. Mums ir Instagram, sociālas līdzekļi un dažādas personīgas problēmas, un mēs varam aizmirst ļoti svarīgu domu, kura mums ir vajadzīga. Šobrīd mana tēma ir ļoti vienkārša. Iesācēja kļūdas startā. Iesācēja kļūda ir domāt, ka viņš visu zina. Domāt, ka viņu nav iespējams iemācīt kaut ko jaunu. Tā ir visizplatītākā kļūda. Viņa ir visiem. Es tādas kļūdas dēļ 8 mēnešus biju 8 mēnešus veselus, nesaņēmis nekādu rezultātu. Līdzīgu kvalifikāciju S1 Greenway savā pirmā uzņēmumā es aiztaisīju pēc 8 mēnešiem. Šobrīd mans preču aprite sastāda 2,5 miljoni PV. Un daudzi no jums S1 pašā startā aizvēra ātrāk nekā es. Un tā ir jau iemaņa, kā tu esi visgudrākais. Viņa man gājas pat sliktu 8 mēnešus. Un, ja paskatīt, cik es neesmu nopelnījis šajos 8 mēnešos, tā ir ļoti liela summa. Šobrīd es uzlikšu prezentāciju, es zīmēšu, lai jūs varētu redzēt un sekot līdzi procesa loģikai. Es pārslēgšu uz ekrāna translāciju un ļoti ceru, ka mums būs laba sinhronizācija ar tulku. Šajā brīdī es jums neesmu vajadzīgs, tāpēc es nebūšu uz ekrāna, bet jums ir vajadzīgs viss tas, ko es zīmēšu. Šis ir laiks. Šis ir laiks. Skatieties. Šeit jūs saņemat ID numuru. Jūs reģistrēties. Jums sākas periods, kad jums pirmo reizi iepazīsties ar biznesu. Es zīmēšu sinusoidu un vēlos dot ļoti svarīgu ideju. Šajā brīdī, kad jūs sākat biznesu, jūs saņemat šo informāciju un saņemat arī ID numuru. Un šis etaps saucās optimisms, starta optimisms.
Tas ir tas moments, kad jūs sākat, jūs esat pilni ar enerģiju, jūs visātrāk gribat uzsākt un sākt veidot tirdzniecību. Bet šis periods turpinās. Lūdzu, uzrakstiet, kam šobrīd ir šāds periods. Ieliciet plusu, kam ir optimisma periods šobrīd. Tas saucās starta optimisms. Un tas optimisms ļoti ātri mainās ar citu svarīgu lietu. Pirmo rezultātu pesimisms tas saucās. Es lieku reizi nerakstīšu krievu valodu. Vienkārši tas ir pesimisms, kas attiecas uz pirmiem rezultātiem. Tad sākas ar optimismu, un tad tas ir pesimisms šajā vietā. Ko nozīmē pesimisms? Tādēļ, ka tu ļoti daudz domā, ka tu visu zini, vai ka tevi nevar iemācīt neko. Vai iespējams tu domā, ka tavu ienākumu dēļ neviens neiet tava komandā, jo startā mēs visi pelnām tikai 0. Katrs gandrīz vai sāk ar 0. Un tu domā, ka tavs ienākums ietekmē tavu rezultātu. Un lielākoties cilvēki ļoti bieži dara piedāvājumus tikai ļoti mazos gadījumos. Šajā periodā es veicu 85 biznesa piedāvājumus. Es domāju, jūs pat uzminēsiet, ko man teica cilvēki šajā etapā. Ne? Mums tas nav interesanti. Un parasti, kad tāds process notiek, man ir 85 atteikumi. Uzrakstiet, kādi atteikumi, kuriem ir uz šo brīdi. Uzrakstiet komentāros. Cik atteikumu jūs saņemat pašā sākumā? Vairāk par 200. 50. Kurš cik atteikumu saņem? 66. 300. 100. Turpinam tālāk. Turpinam. Aptuveni startā tāds atteikumu skaits ir normāli. Atteikumi startā, tas ir pilnīgi normāli. Es gribu, lai jūs saprastu, ka tas ir līdzīgi, ka atteikumi ir rādītājs, ka jūs sākat veikt uzņēmēju darbību tādās apstākļos, kad jums ir ļoti šauda zināšanu sfēra. Un normāli cilvēkam rodas ideja, kad viņam atsakās, ka ir jāiet prom no biznesa. Viņš iet prom. Viss šeit ir beigas. Savādāk, the end. Viņš vairāk nenodarbojas uz uzņēmējdarbību. Tas ir visrūpjākā kļūda, jo jebkurā gadījumā sanāk periods, kad starp daudziem piedāvājumiem, kad cilvēki sāk jums piekrist un sāk nākt jūsu komanda. Vismaz 2, 3, 4 cilvēki no kāda cilvēku skaita. Lūdzu, jums jāsaprot, ka pašā startā jūsu uzdevums ir pārvarēt šo procesu vai arī palīdzēt pārvarēt šo procesu jūsu jaunajam. Cilvēks, kurš pie jums pieregistrējas, saņem ID numuru, viņam ir jāpalīdz pārvarēt šos te atteikumus, jo obligāti pienāks moments, kad sāks pirmo rezultātu optimisms. Šeit ir pirmo rezultātu pesimisms, bet šeit ir optimisms. Un obligāti šis moments atnāks.
kad viņš pierakstīs 2, 3, 4, 5 cilvēkus savā struktūrā. Jautājums ir tikai, ar ko jūs nodarbosiet cilvēku šajā periodā, ar ko jūs pavilināsiet cilvēku šajā periodā, kā jūs pārvaldāt viņu uzmanību. Paskatieties, jūs pierakstījāt cilvēku, viņš jums parādījās. Cilvēks parādījās jūsu struktūrā, vai arī jūs esat tāds cilvēks, kurš tikko atnāca. Pienākums ir piepildīt uzmanību cilvēku ar kaut kādiem procesiem. Tie var būt projekti, apmācības. Jūs šobrīd droši vien ejat cauri kādam projektam, kur mani uzaicināja kā runātāju. Lai jūs saprastu, mums šādu projektu katras 2 nedēļas mēs vadām vienu projektu, jo projekts ir apmācība. Es jums tūlīt parādīšu, kā izskatās apmācība. Skatieties, 2727 cilvēki nodarbojas ar apmācību. Šeit ir webināri procesi, šeit ir runātāji, kuri vada šo projektu. Tas dod iespēju jauniņiem atpūsties no šiem atteikumiem. Šajos projektos viņš atrod līdzīgi domājušus cilvēkus, tādus pašus cilvēkus, kuriem kaut kas sanāk, lielākoties nesanāk, un tas dod cilvēkam iekšā cerību, ka viņš neaizies prom. Viņam dod iespēju saprast, ka viņš nav vienīgais tāds, kam kaut kas nesanāk. Ja jūs neapvienosiet jauniņos vienā procesā, kā šobrīd šajā Zoomā, tad šiem jauniņiem parādās ideja, es esmu viens, man tikai atsaka, man šis biznes nedara, un viņš aiziet. Bet ja jūs dosiet šim jauniņam kaut kādu iespēju ieraudzīt, ka tas notiek ne tikai viņam, jūs saglabāsiet iespēju šim jauniņam turpināt šo biznesu. Tas var būt apmācība tirdzniecībai vai klientu čata uzsākšana vai klientu uzaicināšana. Tas var būt viss kas. Šajā periodā jums ir jāizpildina šo cilvēku ar kaut kādu darbu, ko viņš veic ar citiem jauniņiem. Kad viņš izies šo periodu, tad obligāti notiks šis punkts, kas ir pirmā rezultāta optimisms. Un šajā rezultātā viņam rodas 2, 3, 4, 5 partneri, viņam rodas klienti pirmās pārdošanas, un tas dod iespēju cilvēkam augt tālāk. Šobrīd es jums stāstu par kļūdām attiecībā uz psiholoģiju. Skatieties, tīkla mārketings. Tas izskatās šādi. Atteikums, 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 pozitīvi. Atteikums, 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 un tad atkal plus. Atteikums, atteikums, atteikums. Es viens. Saprotat? Nebūs tā. Šeit ir atzīme patiesība, bet šeit ir tā nenotiks. Plus, visi piekrīt. Jauniņais domā, ka būs šādi, bet īstenībā tas notiek šādi. Jūs saprotat? Viņam ir jāsaprot, ka jūs paši gājat cauri šo momentu, un jums bija līdzīgi, un tas motivē. Jo nekas nemotivē cilvēku tā, kā iepriekšējais kļūdas, kurus veica cilvēks, kurš viņu uzaicināja biznesā. Man 8 mēnešus nesanāca. Man nekas nesanāca 8 mēnešus, bet es turpināju, jo mans mentors veidoja
apmācību, kurā es atrados un redzēju, ka atteikumi nav tikai man. Tagad tālāk, kas vēl notiek ar jauniņo? Kāpēc var būt 300 vai 100 atteikumi, 200 atteikumi, 150 atteikumi? Kāpēc tik daudz atteikumu var būt? Spams. Atbilde ir spams. Jūs veidot biznesa piedāvājumus pēc WhatsApp, SMS un tā tālāk. Tā nav pareizi. Uzaicināt citus cilvēkus, lietot WhatsApp vai SMS, tā ir kļūda. Kā jūs gribētu, lai jūs uzaicinātu? Tas ir jautājums. Jūs droši vien gribētu, lai jums piezvanītu un izskaidrotu. Padomājiet, ja jums atnāca SMS. Es esmu ļoti priecīgs par cilvēkiem, kuriem atnāca SMS un viņi ienāca šai uzņēmuma Greenway. Bet lielākoties cilvēki, jebkurus SMS saņem kā spam. Un tādēļ būs atteikumi. Šie rādītāji saistīti ar atteikumi WhatsApp, SMS, Telegram, WhatsApp ziņu dēļ. Cilvēkam ir jāsaprot. Cilvēkam, kurš veic piedāvājumus, ka tie nav 300 piedāvājumi no viņas ir aizgājuši. No viņiem aizgāja 300 spama ziņu vai 300 Facebook ziņu, par kurām var pat bloķēt. Ja jums beidzas cilvēku skaits, kurus jūs varat uzaicināt, jums beidzas kandidāti, kurus jūs varat uzaicināt, ko jūs varat darīt šajā gadījumā? Jūs varat siltināties. Šī ir svarīga lieta. Kas ir siltināšanās? Tas ir, kad jūs veidojat kontaktus ar citus cilvēkus, kurus jūs nepazīstat. Jūs savā starpā veidojat kaut kādu siltināšanas procesu. Šādā veidā pēdējā gadā es parakstīju 14 tīkla profesionāļus. Viņi nekad nezināja mani, es nestāstīju viņiem par savu čeku, bet es viņus parakstīju caur siltināšanu. Es liku šiem cilvēkiem parakstīties uz mani. Kā es liku? Es biju ļoti aktīvs viņu profilā. Viņi parakstījās uz mani, un tad vēlāk es viņiem nodevu informāciju par sevi, kas es esmu, ko es varu dot, kā es varu palīdzēt šim cilvēkam un tā tālāk. Un šeit vajag pārvaldīt cilvēka uzmanību. Lūdzu, vērsiet šo uzmanību uz biznesa piedāvājumiem un siltināšanas attiecību siltināšanu ar citiem cilvēkiem. Skatieties, šeit ir pirms, šeit ir pēc. Jūsu dzīve pirms un jūsu dzīve pēc tam, kad jūs atnācāt uz tīkla marketingu. Pirms tam jums nebija vajadzības sazināties ar cilvēkiem. Jums iespējams bija kaut kāds draugu loks, bet jums nebija nepieciešamības sazināties ar cilvēkiem. Nebija vajadzības kontaktēties ar cilvēkiem Facebook vai Instagram. Jums nebija vajadzības iepazīties. Jums nebija vajadzības ietekmēt cilvēkus, ar kuriem jūs strādājāt, jo jums nebija tādu vajadzību. Bet kad jūs atnācāt uz tīkla mārketingu, jūs esat tīkla mārketinga dalībnieks un jums rodas šāda vajadzība. Jums nepieciešams veikt iepazīšanās, sazināšanas, jums nepieciešams Facebook un Instagrams, jums vajag uzaicināt kādu,
Bet jums jāsaprot, ka ne no kā nevar izveidot kaut ko ļoti ātri. Ja jums bija iepriekš nulle, nevar uzreiz kļūt par 100 cilvēkiem. Jums jādara kaut kas, lai cilvēki jums rada uzmanību. Nevar tā būt, ka jums bija nekā, un jūs atnācat un pasakat, ka foršs uzņēmums glābsim ekoloģiju, un cilvēki skrien jums līdzi. Tāpēc aptuveni 1 gads tiek patērēts, lai viņš veidotu sociālu kapitālu. Skatieties, es jums pastāstīšu par to, kas ir cilvēks, kas nodarbojas ar tīkla mārketingu. Tas ir cilvēks, kam ir labs sociālais kapitāls. Kas ir sociālais kapitāls? Lielākā daļa no mums atnāk uz tīkla mārketingu kā sociāli bankroti. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti zems komunikācijas līmenis ar cilvēkiem, kas ir apkārt mums. Pārsvarā komunikācija ar šiem cilvēkiem mums notiek pēc kaut kādiem parastiem darba jautājumiem. Šobrīd jūs esat tīkla mārketinga pārstāvis, un tagad jums jākomunicē ar cilvēkiem. Jums ir naudas kartiņa bankā, bet šī nav bagātības radītājs. Naudas lielums jūsu bankas kontā nav bagātības parādītais. Miljonārs nav tas, kuram ir miljons, bet tas, kuram ir ietekme uz miljonu kontaktu. Lūdzu, pakratiet ar galvu, ja saprotiet mani. Jūsu galvenais uzdevums ir veidot sociālo saziņu jūsu dzīvē. Sazināties ar jauniem cilvēkiem, sazināties ar jūsu vienklasniekiem, veidot Instagramu, vest Facebooku, un no tā veidosies liela naudas pieplūde. Pasaule ir izmainījusies, ļoti daudz izmainījusies. Tagad nauda ir nevis tiem, kuri ir ļoti gudri un viņiem ir daudz zināšanu, bet nauda ir tiem, kas māca runāt ar cilvēkiem. Šobrīd meitene, kuram 18 gadi blogeris YouTube, var saņemt 1000 reizes daudz naudas nekā cilvēks, kuram ir liels uzņēmums, jo visa pasaule ir mainījusies uz mārketinga procesiem. Šobrīd nav problēmu ar ražošanu. Jūs redzat, kur iet pasaule. Ar katru gadu, 10 gadi, cilvēki vairāk un vairāk zaudēs darbu. Tāpēc, kā roboti aizvietos cilvēkus. Cilvēks vairs nav vajadzīgs ražošana. Ražots tiek tik daudz, ar to nav problēmas. Bet problēma ir ar šī produkta pārdošanu. Ir nepieciešami cilvēki, kas aiznestu šo informāciju. Un tā sanāk, ka neviens intelekts, kas mākslīgi radīts, nav spējīgs mūs aizvietot. Jo cilvēks tas ir emocijas, sajūtas, iekšējas īpašības, un mākslīgais intelekts neizvietos cilvēkus, kas strādā tīkla mārketingā. Un šeit mums ir jāsaprot, ka jo vairāk mēs veidosim sociālo kapitālu, jo vairāk jūs saņemsiet. Es saprotu, ka katrs no jums ir dažādas pozīcijas. Kādam ir 18, kādam 50 gadi. Protams, šeit vajadzēs padomāt par ideju, kā runāt ar savu mērķa auditoriju un kā atlasīt cilvēkus, kas jums iet līdzi. Kādas kļūdas arī var būt. Pagaidām es vēl neteikšu, tas ir diezgan sarežģīti. Labāk tagad turpināsim prezentāciju. Taisiet inventarizāciju. Faktiski viss tiek apgrozīts
liela nauda tiek apgrozīta apkārt kādiem procesiem. Miljoni un miljardi kur tiek apgrozīti apkārt cilvēkiem. Tie tiek apgrozīti apkārt cilvēkiem. Tāpēc jūsu uzdevums ir likt cilvēkiem pievērst jums uzmanību. Tāpēc jums ir jāizveido inventarizācija. Uzrakstiet visu paziņu sarakstu, kādi jums kādreiz ir bijuši. Jauniņā kļūda ir tas, ka viņš gandrīz nekad to nedara. Inventarizācija ir atcerēties visus. Atcerēties pilnīgi visus, kas kādreiz ar tevi bija sazinājies. Otrs, kas būtu arī svarīgs, jūs bērnībā gājat ar kādu skolā, jums ir jāatcerās visus, pilnīgi visus. Otrs, jums ir jāatrod visus šos cilvēkus. Labi, ka jums ir Facebook, ir Instagrams. Atrast Facebookā vai Instagramā var šos cilvēkus atrast viņus, pievienot kādu draugus un veidot kontaktus ar viņiem. Tas ir visvienkāršākais, ko jūs varat izdarīt šajā etapā. Jau šie 2 punkti jums var dot kvalifikāciju līderu. Līdera kvalifikāciju. Tikai šie 2 punkti. Tas ir viens no svarīgākais instrumentiem. Mana komanda tas ir vissvarīgākais instruments no biznesa viedokļa. Trešais - klienti. Šis ir visforšākā procedūra. Atcerieties, es jums stāstīju par to, ka cilvēku ir jānodarbina ar kaut ko šajā periodā. Kad viņam ir pesimisms pirmo rezultātu, tad viņam ir jānodarbina ar kaut ko. Kā šo cilvēku nodarbināt? Tas ir klientu čats. Skaidrs, ka cilvēki startā tev atteiks. Tas ir pilnīgi normāli. Skaidrs, ka cilvēki nepiekritīs tev, bet ir universāla lieta, ļoti fantastiska lieta. Tas saucas klientu produktu čats. Tu esi speciālists pa produktu speciālists. Vai tā tas ir? Tā tas ir. Ja tu esi speciālists, tev ir klientu čats, uztaisī mērķi savākt 1000 klientu. Uzliec sev tādu mērķi, savākt 1000 klientu. Paskatieties, kā tas izskatīsies. 1000 klientu, tas ir 1000 kontaktu. Katram klientam, kas izmantos produktu, viņam būs emocijas. Tas ir ļoti process. Lūdzu, paprasiet klientiem izstāstīt informāciju par jums. Par šo jūs varat dot kādu bonusu šādam klientam. Kaut ko no tiem produktiem, kas jums ir, jūs varat dot kādu bonusu, kādu dāvanu šim apmierinātam klientam. Un kāds ir mērķis? Man ir meitene, kas vienā gadā klientu čatā ir 1800 cilvēku, kas dot viņai 3000 PV preču aprites. Bet vissvarīgākais, ko viņa izdarīja no šī cilvēku skaita, viņa veica piedāvājums pastāvīgiem klientiem. Viņam ir pastāvīgi klienti, viņa dod viņam piedāvājumus. Un kā viņa to dara? Viņa to dara šādi. Sveika, Marija! Tu esi mana klientu čata. Tu redzi, kā es strādāju? Klausies! Uztaisīsim tev tādu pašu interneta veikalu. Es tev iemācīšu, kā veikt tirdzniecību, un tu saņemsi kaut kādu summu procentos. Varat iedomāties, cik tas ir vienkārši? Man patika runāt. Es visu laiku runāju ar cilvēkiem. Kur mani cilvēks satiks, es visur ar viņu runāšu. Ja jūs atnācat šai
biznesa, bet jums nepatīk runāt, bet jums patīk nauda, tad nezinu, kas jums sanāks. Vai jūs gribat dzīvot labāk, bet negribat runāt, jums arī nekas nesanāks. Vai arī jūs negribat kontaktēties ar cilvēkiem, bet es nezinu, ar ko jums varēšu palīdzēt. Ja jūs negribat runāt ar cilvēkiem, bet nākt uz mentora, un mentors jums atbild, jums ir jārunā, un kā tad mentors palīdzēs jums, ja jūs negribat runāt? Pajautāsim, ar cik cilvēkiem jūs sazināties startā? Es varu derēt, ka ļoti, ļoti maza iespēja, ka būs kādam 50 cilvēkiem no starta momenta. Bizness, kad jūs runājat 50 cilvēkiem, tas ir vienkārši jūs 50 cilvēkiem izstāstiet, ka vispār pastāv tāda iespēja. Cilvēki neskries jūsu komandā. Jums vajag 100, 150, 200 cilvēkus. Un kā jums ir jārunā? Jums ir divas iespējas. Pirmais, tātad izskaidrot patiešo, un otrs ir runāt uz cilvēku masām. Tas ir Facebook vai Instagrams. Šeit jums ir jāsaprot arī tādu momentu, kā pēc būtības cilvēku pašā sākumā, ar kuru jūs runāsiet, uzaicinot. Viņam pašā sākumā neinteresē, cik jūs nopelnījāt. Jo šī ir pasaka, kuru cilvēki ieliek sev galvā, ka jūsu čeks ietekmēs cilvēku gribu nākt jums komandā. Mans čeks ir 150,000 eiro. Saskaņā ar jūsu loģiku, man vajadzētu jau pārrakstīt visu Eiropas Savienību, visu Krieviju. Bet jūs brīnīsieties, bet man cilvēki arī atsaka. Man cilvēki atsaka, jo tā ir normāla lieta. Ienāciet manā Instagramā. Es jau ļoti, ļoti sen nestāstu par to, cik daudz es nopelnu. Noteikti 2 gadus. Es jau nestāstu par to. Jo, ja tu nodarbojies ar kaut ko profesionāli, tev nav nepieciešams stāstīt par savu ienākumu. Jurists, pie kura atnāk klients, nestāsta, ka skaties, es pelnu tik daudz, nāc pie manis par klientu. Pie jurista nāk par klientu, tāpēc, ka viņš ir profesionālis, tāpēc, ka viņš var atrisināt problēmu. Tāpēc jūsu galvenais pienākums ir iemācīties profesionālistam, profesionālajai sarunai. Un profesionālisms sākas ar vienkāršām lietām. Labi pazīst produktu, savu uzņēmumu un veidot biznesa piedāvājumu. Un veidot šo biznesa piedāvājumu pirms jūs sākat runāt ar cilvēku. Es savā līmenī veidoju piedāvājumu. Man ir vienkāršāk. Man ir Instagrams. Es tūlīt jums izlasīšu savu, ko es esmu nopublicējis. Mana pirmā publikācija Instagramā un Facebookā bija 2011. gadā. Tur es biju nopublicējis vietu, kur es strādāju par menedžeri restorāna. Jau 13 gadi man ir Instagrams. Vidēji es lieku vienu publikāciju dienā. Tas ir 4800 dienas. Man ir nopublicēta vairāk nekā 5000 publikāciju. No brīža, kad es kļuvu par tīkla mārketinga dalībnieku, es arī biju iesācējis. Man nebija zināšana. Es aizgāju un dabūju šo zināšanas. Es izpētīju savu produktu un sāku tur stāstīt profesionāli par šo produktu. Sākumu par produktu, tad par biznesu. Un pamazām man kļuva labāk un labāk
viss aizgāja. Jums arī ir jāsāk to darīt. Kad jūs pēdējo reizi rakstiet publikācijas vai veicat produktu izpakošanu, lūdzu izpētiet unpacking, izpakošanu. Izpētiet šo TikTokā vai Telegramā vai Instagramā. Cilvēki pasūta kaut kādu produktu un izstāsta un parāda, kā tas izskatās un kā tas strādā. Viņi interesanti ievelk cilvēkus šajā jomā. Jūs to varat iemācīties. Tas nenozīmē, ka pie jums skries ļoti daudz cilvēku, bet tas nozīmē, ka jūs sākat jau veikt pirmos soļus tā virzienā, lai pie jums nāktu cilvēks. Var uztaisīt stāstus, var uztaisīt efīru, vai uztaisīt svētdienas izpakošana čēk. Un sāk izpakot, šis ir lieta priekš manas klientes un tā tālāk. Un stāstīt cilvēkiem. Tā ir vienkārši bāze. Kā jūs sākat komunicēt ar cilvēkiem, ko jūs iemācāties komunicēt ar cilvēkiem. Jūs sākat iemācīties, kā to darīt, un pieņemiet ideju, ka jūs esat iesācējis. Tālāk. Izņemot Instagramu un sociālos tīklus, vienkārši jums jāsaprot, ka to ir jādara, lai kļūtu par profesionālo tīmekļa darbinieku. Vai jums ir cilvēks, uz ko jūs varat paļauties, jūsu mentors, kurš pastāvīgi ved Instagramu, Facebooku, kurš parāda, kā to darīt? Ja nav, tad paši kļūsiet par tādu mentoru. Paši dariet to katru dienu. Ja jūsu mentors ir pats iesācējis vai vispār aizgāja no šī biznesa, tad paši kļūstiet par to cilvēku. Jums tam vajadzēs kaut kādu laiku. Vienkārši ņemiet to par sākumu. Ja jums nepatīk, kas notiek ar jūsu mentoru vai ko jūsu mentors dod, tad kļūsti pats par cilvēku, kas dos saviem iesacējiem pareizu informāciju, un tu sapratīsi, kas ir mentors. Tas ir viena no fundamentālām lietām manā dzīvē, un man ir vienkāršāk, daudz vienkāršāk saprast, piemēram, tādas lietas, kā mani iesācēji, vai jūs domājat, ka mani iesācēji uz mani neraksta par mani? Viņi katru dienu saka, kādam neieliku laiku, kādam kaut ko neatbildēju. Man ir 70,000 komanda. Ja katru esmu klausīšos, es vienkārši nojūkšos prātā. Man ir savi uzdevumi. Es neatnācu šajā pasaulē kādam atbilst. Es atnācu, lai dotu cilvēkiem visu nepieciešamo un lai veidotu savai komandai apstākļus, lai šī komanda attīstītos. Es neatbildu par to momentu, kad cilvēks nevar atrast laiku, ienākt čatā un izlasīt informāciju. Tāpēc jums nevajag uztraukties par mentoru un tā tālāk. Jums ir iespēja savā starpā sadarboties, veidot kaut kādus sadarbības procesus vai sistēmu. Es joprojām esmu pārsteigts par to. Es, protams, zinu ļoti maz par Eiropu. Man ir partneri, bet ne tik daudz. 4 līderi man ir Eiropā. Viens L1, viens L2 un vēl viens Philadelphia Masters. Amerikā, Filadelfijā, Masters, kurš aiztaisīja savu masteru uz Tadžikistānas pamata. Kā šis cilvēks atnāca manā komandā, mēs uzreiz viņus sākam savienot ar cilvēkiem, ar kuriem sanāk. Ne ar tiem cilvēkiem, kuri visu laiku kaut ko prasa, bet
tiem, kam sanāk. Jo, ja tu komunicē ar negatīviem cilvēkiem, tev ir negatīvs pieredze, bet ar pozitīviem cilvēkiem tu saņem pozitīvu pieredzi. Ja tev apkārt ir tikai tie, mm, kuri, kuri sūdzās, pie, tu pienāc pie spoguļa un tu redzi sev pretī uh, jo, jebkurā gadījumā komanda skatās uz savu mentoru. Un man ir viena ideja, kuras izlasīju internetā. Ja jums apkārt nav priecīgu cilvēku, tas nozīmē, ka jūs darat kaut ko nepareizi. Vai jūs saprotat? Jo es vienkārši sēdētu un meklētu, ar kādu cilvēku man sadarboties. Es skatītos, vai cilvēks ved Instagram, ok, vai ir Facebook, ok, vai nodarbojas ar biznesu, vai parāda to. Jā, un tādi 5-6 keksīšus uzliku, kā ir ok, un tad es strādāju ar šo cilvēku. Mēs varam apvienot savus komandas un uz vienu mēnesi, un mēs varam veidot kolaborāciju savā starpā. Es izstāstīšu par savām zināšanām darbā Eiropas Savienībā, un viņš stāstīs par savām zināšanām. Un tad mums veidos sadarbība. Jūs esat visi izkliedēti, bet jums ir jāsanāk kopā. Kad jūs sanāksiet kopā, jums parādīsies vairāk enerģija. Atcerieties, es atbraucu jums uz līderiskiem Berlīnē, neatceros precīzi, Barcelonā. Jā, es atbraucu pie jums uz Barcelonu. Jūs atceraties, kāda enerģija bija, kad mēs bijām visi kopā. Un vienalga, vai tu esi no Krievijas, vai tu esi Čehijas, Itālijas, nav svarīgi, kādu valodu tu pārzini, bet visi kopā, visiem ir enerģija, visi kaut ko dara, un šeit jums ir arī jāpalaiž šo enerģiju. Jā, Venecijā mēs būsim. Jums vienkārši jāpalaiž šo enerģiju. Bet jūs, tāpēc, ka jums ir komanda negatīvs, jūs komanda skrien ārā, un jūs nevarat savā starpā izveidot kontaktu. Bet pamata uzdevums ir veidot komandu, jo kopā mēs varam izdarīt vairāk. Un tāpat visa pasaule ir sadalīta, visi cilvēki ir sadalīti. Viss šajā pasaulē ir haotiski. Ne viss ir labi attiecībā uz cilvēku saskarsmi. Mēģināsim vismaz šeit būt kopā. Mēģināsim iemācīties. Mēs esam cilvēki. Mums nevajadzīga politika, lai būtu kopā. Un kad jūs sākat veidot šo komandas procesu, pārējie cilvēki nāk uz šo procesu. Viņi vienkārši atnāk, jo viņi redz, ka jums notiek kaut kas labs. Cilvēks neatnāks uz vainošanu, viņš neatnāks uz negatīvu, uz negatīvām emocijām. Man ļoti žēl, ka man nav iespējas, jo man nedot vīzu. Es vairākas reizes biju iesniedzis vīzas, bet man nedot. Es baidos tagad iesniegt, jo es gribu aizbraukt uz Venēciju. Mēs bijām kopā uz Krētā. Mēs gājām, es redzēju jūs visus. Jūs visi esat normāli, adekvāti cilvēki. Jūs esat labi, pozitīvi cilvēki. Bet kad jūs katrs aiziet pa savam, jūs nevarat atkāpties. Ir ļoti svarīgi, ka viss, kas ir realizēts šeit, Krievijā, pie jums nekas netika izveidots. Noteikti ir valodas barjera, bet jūs mēģināt apvienoties vismaz tajā, kas jums jau ir. Kad man nesanāca mans bizness šeit, jo Greenway ir mans otrs uzņēmums, kad man nesanāca manā pirmā uzņēmumā, es strādāju uz tirdzniecību.
Ja nesanāk kvalifikāciju noslēgt ar struktūru, tad palieliniet labu tirgojošu cilvēku skaitu jūsu komandā. Šo var darīt sistemātiski. To var darīt sistemātiski, ja cilvēks var taisīt 500, 800 PV. Ja jauniņais sāks tirdzniecību, viņš var izveidot 800, 1200 PV mēnesī, ņemot, neskatoties uz to, ka jūsu uzņēmums tikai sāks veidoties. Jums uzņēmums eksistē kaut kur 2 gadus. Jūs iziesiet cauri šīm bērnības slimībām, tāpēc es uzliktu jums mērķi pameklēt un sistemātiski veidot piedāvājumus citiem tīkla marketinga strādājošiem. Priekšām tas ir vajadzīgs. Šobrīd jums ir maza kvalifikācija, bet vēlāk jums kļūs liela kvalifikācija, jo kādreiz tas notiks. Un šajā momentā jūs visu laiku komunicējāt ar tīmekļa mārketinga darbiniekiem no citiem uzņēmumiem. Viņi jūs pazīst, viņi varbūt uz jums parakstīti, jo lielie līderi Greenway strādā galvenokārt ar pieredzējušiem tīmekļa mārketinga darbiniekiem, jo tas ir profesionāls tādas līmenis. Jo mēs parakstam katra sava līmeņa klientus. Dodiet iespēju cilvēkiem piedalīties šajā procesā. Šis nedaudz satraukšīties, nerunāšu šobrīd, bet pateikšu jums, ka pēc tam, kad meitene, kur noslēdza Filadelfijā masteru, kad mēs Tadžikistānu viņu savienojam ar vajadzīgiem cilvēkiem, mēs visu enerģiju ielikām, lai uzsāktu un veidot cilvēku izpratni par Tadžikistānas tirgu. Es neko nezinu par šo tirgu, tas ir pavisam cita pasaule priekš manis, bet tur es saņemu ļoti pozitīvu pieredzi. Tur aptuveni 50% no komandas dalībniekiem nerunā krieviski. Bet tāpēc, ka tur bija viens cilvēks, kam bija pieeja šai valodai, mums sanāca parakstīt ļoti lielu komandu. Šīs meitenes piemērs ir analoģisks cilvēkiem, kuriem zināt, Ivan Grīvs. Viņš ir valodas, viņš pārzina valodu, viņam sanāca ļoti labu rezultātu panākt, jo viņš ir valodas nesējs. Jums vienkārši ir jāsavienojas ar šo cilvēku, ar kuru tālāk jūs varat izveidot kontaktu. Tas nesanāks vienā sekundē. Jums vajadzēs izterēt laiku. Jums nāksies tērēt šiem laiku. Vēl viena svarīga lieta. Parunāsim par līderiem. Šeit cilvēks pēc kaut kāda periodā slēdz līderu pozīciju. Es turpināšu zīmēt šeit. Tātad līdera kvalifikācija. Šeit cilvēks saņem līdera kvalifikāciju. Nākamā kvalifikācija ir master. Master ir nākamā kvalifikācija. Cilvēkam ir no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. Var būt līdera krīze. Līdera krīze
Tas nozīmē, ka līderis ir ļoti piekusis, viņš nezina, kā tikt tālāk. Es izgāju šo procesu aptuveni 10 mēnešu laikā. Es vairākas reizes saskaros ar šo krīzi. Pirmā reize, kad es pirmā savu uzņēmumu aiztaisīju, un no autobūvas kvalifikācija līdz kvalifikācija GM1 es vēl kaut kur gadu pavadīju. Faktiski man bija 2 krīzes gadi, gandrīz vai 2 gadi, gads un 10 mēneši bija krīzes periods. Tas ir, kad tu nezini, kāpēc tev nepieaug tava komanda. Šajā brīdī tu nezini, kāpēc tava komanda neaug. Pārsvarā šī krīze ir saistīta ar pieredzes krīzi. Šī ir pieredzes krīze cilvēku uzmanības pārvaldē, kvalificētu partneru uzmanības pārvaldē. Bet skatieties, kas būtu jāsaprot. Šajā momentā es jums izstāstīšu līdera krīzes būtību. Tas esat jūs. Tie ir jūsu personīgi parametri. Mērogs, personības mērogs. Bet šī ir jūsu kvalifikācija. Šāds te cilvēks var slēgt tik lielu kvalifikāciju. Šī atšķirība veido krīzi. Kāpēc? Jo maz personības mērogs, bet kvalifikācija ir liela. Un tava personības mēroga nepietiek. Tavas zināšanu un runāšanas prasmju, motivācijas prasmju nepietiek, lai noturētu lielas kvalifikācijas uzmanību. Kāds būtu izēja no šīs situācijas? Nepieciešams palielināt personības mērogu. Nepieciešams šis process, ko ietekmē? Pareizāk, kas šo procesu ietekmē? Kā tu runā, ko tu pāraksti, ko tu ietekmē? Rupji runājot, ir nepieciešams, lai tu kļūtu interesants priekš savas komandas cilvēkiem. Un kad tu kļūsi interesants priekš savas komandas, kad tu paraksti jaunus cilvēkus, kad tev pienāk un aiztaisa kvalifikācijas, bet tu kaut arī cilvēki aiziet, bet tu turpini parakstīt un aiztaisi kvalifikācijas, kad tu piedalies procesos, kad tu pats veido kaut ko priekš šiem cilvēkiem, kad tu pats dari kaut ko. Ir svarīgi darīt kaut ko pašam. Kāpēc es GM5? Jo es māku izdarīt priekš saviem, veidot priekš saviem cilvēkiem infrastruktūru, kurā viņi ir nodarbināti ar biznesa procesu. Vai jūs saprotat to? Vēlreiz. Ja es to nedarītu, es nekad nenoturētos GM5 līmenī. Ja es nedarītu šos procesus, es nevarētu noturēties šajā pozīcijā. Kāpēc es nenoturēties? Tāpēc, ka cilvēkus ir ar kaut ko jānodarbina. Viņus jāpavelk līdzi ar procesu. Bet pavilkt līdzi viņus var tikai, ja tu kļūst pats interesants. Un šobrīd es manu rezultātu noslēgtu 3 reizes ātrāk. Ja kāds man būtu nedaudz ātrāk pastāstījis, ka man pašam ir jāmācās, ka man pašam ir jāaug. Iespējams, kādam būtu pienācis laiks parādīt rezultātu pirms un pēc. Pēc ārā izskata uz vēl kādiem apstākļiem. Varbūt kāds sāktu investēt sevī.
Kāpēc es te runāju? Jums ir jāsaprot, ir ļoti pazīstama krievu runā, ka satiek pēc apģērba, bet atvadās pēc prāta. Pirmkārt, kad jūs satiek, cilvēks skatās uz jums no ārpus, kā jūs izskatāties, kamēr jūs atrodaties savā biznesā. Kā jūs sākat runāt, kā jūs sākat investēt sevī, kā jūs paši izmainījāties. Vai jūs kļuvāt veselīgāk, vai jūs esat priecīgāks, vai jums spīd acis. Ja jūs atnācat un viņš redzēja jūsu bēdīgu, bet at, kad pēc laika jūs satiekat, redzat jūs tikpat bēdīgu, priekš kam viņam iet uz jums, pie jums komandā. Ja jūs esat visu laiku bēdīgs, priekš kam viņam nākt pie jums. Jūs saprotat, ka cilvēkiem tur dzīvē pilns ar savām problēmām. Viņam ir pilns ar visādām problēmām, nodokļi, kredīti, mašīnas, bērni, mācības. Viņi ir pilns ar problēmām. Un viņam nepatīk vaimanātāji, kuri nes viņu dzīvē vēl vairāk problēmas. Viņi negrib tādus klausīties. Bet viņi vilksies pie tiem un nāks pie tiem, kuri ir pozitīvi. Un kā tiek vērtēts pozitīvs? Kā tu esi izmainījis? Kā tu runā? Kā tu sāki ģērbties? Kā tu izskaties? Iespējams, tu jau sen esi uzlabojis savu veselību un nometis svaru. Varbūt tu pārstāji dzert alkoholu. Es pārstāju smekēt. Es pārstāju smekēt jau divus mēnešus. Es nelielos ar šo, bet es nesmekēju un es jūtos labāk. Iespējams, ka tu nedzer. Varbūt tu izdomāji jaunu imidžu sev, atradi jauno matu stilu, varbūt tu labi apģērbies. Neaizmirsiet, ka cilvēki skatās arī uz jums, kāds tu esi. Ja jūs domājat, ka cilvēks, kuram jūs piedāvājat biznesa ideju, jums atteicās un viss, viņi seko jums līdzi. Un atnāks moments, kad viņš ieraudzīs šo starpību pirms un pēc, un viņš gribēs atnākt pie jums komandā. Un galvenā no kļūdām ir neinvestēt savās izmaiņās. Tāpēc ārējais izskats, iekšējais izskats, runas izpausmes, finanses radītāji, viss ietekmē. Pamazām, bet tas ietekmē. Tas ir viss, darbie draugi. Ļoti ātri pagāja šī stunda. Aiciniet mani vēlreiz. Man bija ļoti svarīgs starta moments. Es šobrīd došu piemēru. Es redzu pretī skaistu meiteni, kura smaida, un man būtu nepareizi teikt vārdu, bet viena meitene tāda šeit ir. Un šāda personība rada vēlmi smaidīt. Un ja jūs radīsiet pozitīvu ietekmi, jums arī būs vieglāk rekrutēt cilvēkus. Cilvēkiem ir jāpamanto. Visiem atā. Visiem jauku dienu, paliciet laba omā, es atslēdzos. Atvainojos, es aizmirsu pieregistrēt. Šeit ir cilvēki, kurus labi pazīstu. Šeit ir no Slovākijas, no Čehijas. Vienīgā vieta, kur man jūtos labi ar cilvēkiem, ir Grīnvē, jo šeit nav nekāda negatīva, kas ir citās
vietās. Visiem paldies!